Eksāmena jautājumi un noderīgas lietas, kas tev ir jāzina par motocikla riepām. Sākam. Pirms par riepu protektoru, tātad par protektoru augstumu. Kā to nomērīt? Tā ir tāda lieta, kas rakstīta ir noteikumos. Noteikumos mocītim ir 0,8 mm, tas ir minimums. Ja ir mazāk, tad braukt vairs nedrīkst ar tādu riepu. Kā mēs to mēram? Sadalām riepu 4 daļās, paņemam 2 vidējās ceturdaļas un nomēram, cik tad šeit tas protektors ir. Nākamā lieta – riepu spiediens. Tātad, to, cik riepai jābūt spiediens, atkal jāskrās jau ir uz mocīšu. Tas var būt rakstīts vai nu uz aizmugurējās dākšas vai uz ķēdes sarga. Ja tas nav rakstīts ne tur, tad tas būs rakstīts noteikti mocītim manuālī. Ja spiediens būs par mazu, tad attiecīgi riepa veidos pārāk deformētu saķers laukumu un sajūta būs kā braucot pa ledu, kā šobrīd, jā, redziet, brauc pa ledu. Pa ceļu braucot tas noteikti nebūs tas labākais motociklu vadībai. Savukārt, ja tas spiediens būs par lielu, tad riepa nepietiekoši deformēsies un saķers laukums paliks mazāks, attiecīgi viņi vairāk slīdēs un var sanākt kādas nepatikšanas. Vēl ir tāda lieta kā vizuālie defekti, tātad jāpaskatās pirmkārt, vai riepa nav saplaisājusi no vecuma, vai nav izlūzuši kaut kādu robi izrauts protektoram ārā. Nu, un, protams, var paskatīties arī riepas vecumu kā tādu, ja? To raksta uz riepas maliņas, un tas apzīmējās ar 2 cipariem. Viens ir nedēļa, un otrs ir gads, kurā gadā tā riepa ir ražota. Nu, nevajadzētu droši vien braukt ar riepu, kur ir vairāk par 3 gadiem veci, jo viņi varbūt jau zaudējuši savas tās optimālās īpašības.